Uzmanību! Runā zvaigzne! Šodien spēlējām pret Ķengrakas Radeks 2. Zaudējām. Rezultāts 2-7. Spēle bija, neteikšu, ka baigi sliktā. Rezultāts ir slikts, bet spēle nebija pat par sevi slikta. Kaut kur bišķi pieklibojām, varbūt aizsardzībā, kaut kur neaizgājām palīgā aizsargiem, kaut kur kļūdījāmies, bet, man patika spēle, bija interesanti, jo 2 vārti bija manējie. Tāpēc man arī patika mazliet prieks par to zaudējumu, bet, cīnīsimies, vēl jācīnās ir. Un tagad spēles labākie momenti. Iemetiens ir, un metiens tiek bloķēts, tur Roberts Stalmans, un te ir iespēja. Iespēja, 10. numurs Jānis Čēls. Vārti! Pārspēja. Patriot vārdsargu. Nepilns 3 minūtes spēlēts pirmajā periodā. Izvirzās vadībā mājinieki 1-0. Līdzīgi kā iepriekšējā spēlē. Nebija gan tik ātri pirmais vārtu gūms, bet arī mājinieki izvirzījās vadībā zonā. Jā, tikmēr Gustavs Švinka jau savā zonā. Uzsāk pats labās lidojumā ieiet pa labo malu zonā. Met bloķēts. Kur ir ripa? Jau var labi piespēli un izskriet. Neizdevās uzņemt piespēli līdz galam. 72. Mārtiņam Līdecim. Bet Grantiņam nepārāk veiksmīgi epizodi cenšoties aizsist ripu projām. Netrāpīja pa to un ripa slīd cauri garām viņam un iekšā vārtos. Jā, nedaudz kurioza epizodē. Nedaudz kurioza epizode, pie kurioziem noteikti viņa iederēsies ļoti labi, bet Radeks Ķengrakas 2 komanda atšķirībā no pirmā sastāvā. Bet par cik Eseks uztaisīja kustību zāru, tiesnes nesilpo. Jānis Šels ar Ušķē iet zonā. Un vārti! Šels met. Šķiet, ka Grantiņš neredzēja šo metienu. Palika pilnīgi kājās stāvot. Tagad Paulovs kaplē to ripas priekšu, bet pa to ir mainīgi. Jā, nē. 66. numurs Jānis Ušķē, jā. Un ir vārti! 4-0. Mainieki turpina. Jā, pēdējās sekundes šajā periodā rezultāts 0-4. Gustavs Švinka uz Udri, Oskar Udri, komandas kapteinis velk uz priekšu. Paulovs met un ripa ir aiz vārtiem, par to vēl cīnās. Tur cīņa un Stalmans. Stalmanis ir ar ripu. Met pāri vārtiem. Stalmanim labs ātrums, labs metiens. Viņš bieži vienotnē jau. Jauns puika. Mainieki uzvar, bet ļoti ātri zaudē ripu un šobrīd Patrioti jau. Jā, Lauris Augsnes tev piespēli uz Oskaru Udri un kur ripu vārti! Un atgūst vienus vārtus viesi Patrioti. Lauris Augsnes pielaboja Oskaru Udra, es neteiktu, ka metienu, bet tādu vairāk uzmetienu piespēli uz vārtu virzienā. Artur, tā kuriozi izstījās jau, ka vārtsargam uz rokas, uz pleca bija, jā, kaut ko neizdevās acis noķert. Iekunkulēja vārtos. Jā. Patrioti, Ķengrakas ar ripu. Šobrīd vai izdosies raidīt, tagad izdodas izraidīt ripu ārpus savas zonas un ieiet uzbrukumā. Piespēle, metiens, vārti! Kristaps Jākušs ir no Dāvija Kaķa piespēles gūst 5. komandas vārtus un Kristapam Jākušam šie pirmie vārti šos un skaisti ielika, precīzi devītniekā to jā. Precīzi devītniekā. Jā, apsveicam Kristapu Jākušu ar pirmo vārtu gūmu šajā sezonā.
Piedripu. Ārpus savas aizsardzības zonas. Zalāns atkal pie ripas ieiet zonā un laužās uz vārtiem. Apspēlē meistarīgi. Grantiņu un gūst 6. komandas vārtus. Nu, skaisti nomanīja. Neko pielikt, neko atlikt. Atņemt. Roberts raksta labvakar komentētāji. Labvakar Robertam. Labs vakars, Robert, labs. Kā arī visiem pārējiem. Labs vakars, protams. Jūs mājās. Seši viens uz tap. Kaspars Šēlienu šēla izpildījumā uzreiz pēc iemetiena garām vārtiem. Gan šoreiz Tas Stālmans laužās vienatnē. Tiek galā ar to metienu. Tiek galā mums Eisaks. raidīt arī pārpus zonas izdevās noturēt, bet... Tagad Gustavs Švinka vai izdosies izskriet? Panāk viņu 20. numurs. Liepiņš. Kaspar epizode, te varēja būt kuriozi. Bet... Banders ļoti smuki nospēlēja. Te Gustavs Švinka. Uz Mairā, tas jau bija Lauris Augsnis. Eisaks spēlē teicam. Ņem to uzbrukums zonā, bet Patrioti jau teica uzbrukuma aitiens. Jā, garām vārtiem aizmeta Oskars Udrs. Var redzēt, ka komandas kapteinis dosies priekšu un cīnīsies līdz pēdējām un vilks komandu līdz. Un tur labi piespēle un metiens līdz galam varbūt nepadēvās, bet ripā ir pie Eisaka. Bet skaists starp kājām. Labi iespēja bija. Labi, centās izspēlēt svārtu priekšu un arī izspēlēt. Tur neizdevās metiens uzreiz Zalānam. Šobrīd jau... Labi piespēle, labs Mantainers. Neredzēja numuru. Tas, kurš pirmais dodās, tas arī iešķīla. Dairis Bufels Vētra. Jā, viens no rezultāts līderiem Radeks Jangraks komandā. Palielina vārtu pārsvaru jau uz 6 vārtiem. Rezultāts 7-1 par labu mainiekiem. Lauzīsies priekš. Zandaram ar pretspēlētāju ir Vētru. Tur saķeršanās pagrūstījās mazliet, bet pirmās sastāvā jau spēlēja Radeks Jangraks. Patrioti ir nostājušies uzbrukums zonā, metiens un vārti! Lauris Augsnis gūst komandai un arī sev šodien otros vārtus. Un ar to arī beidzās spēles 7-2. Jā. Radeks Jangraks. Nu, ko, dāmas un kungi, apsveicam jūs visus Jangraka fanus. Izgāst. Nu, Lauris Augsnis Patriotiem un mainiekiem 14. 24 Siliņš, Normunds Siliņš. Jā, nu, ko, dāmas un kungi, nu tad paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā ceturtdienas vakarā.